Svēto rakstu lasījums no 1. Mūzes grāmatas 32. nodaļas. Bet viņš pa nakti palika nometnē. Un tai pašā naktī viņš piecēlās, paņēma abas savas sievas un abas savas kalpones un savus 11 dēlus un cēlās pāri Jabokas upes braslām. Tad viņš ņēma tos un pārveda pāri upei tāpat visu, kas tam pašam piederēja. Bet Jēkabs palika viens pats, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Kad tas redzēja, ka nespēja viņu pieveikt, tas aizskāra viņa ciskas kaulu, tā ka Jēkaba ciskas kauls izgriezās cīnoties ar viņu. Un tas teica: atlaid mani, jo rīts sāk aust. Bet Jēkabs teica: es tevi neatlaidīšu, iekāms tu mani nesvētīsi. Un tas vaicāja: kā tevi sauc? Viņš atbildēja: Jēkabs. Bet tas viņam sacīja: tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels, jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis. Un Jēkabs jautāja un sacīja: pasaki jau savu vārdu. Bet tas sacīja: kādēļ tu man prasi manu vārdu? Un viņš to tur svētīja. Un Jēkabs nosauca to vietu par Pnielu, jo es esmu Dievu redzējis vaigu vaigā un esmu izglābis savu dzīvību. Un saule lēca, kad viņš Pnielai gāja garām, bet viņš kliboja savas gūžas dēļ. Āmen. Lasījums no Pētera 1. vēstules. Slavēts lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs līksmosiet. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgs zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama. Kad Jēzus Kristus parādīsies, viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, tagad neredzēdami, un priecāsieties neizsakāmā apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsiet savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. Amen. Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Jānis 20. nodaļā. Bet Toms, viens no 12, saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja: mēs to Kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja: ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas,
Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka: miers ar jums. Pēc tam viņš saka Tomam: stiepš šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka: tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Kungs Kristu, tu, kas esi mūsu vidū arī šodien, nāc un atdari mums tavu vārdu patiesību, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Ak, neticīgais Tom, tas ir kļuvis gandrīz par sakām vārdu. Tu biji kopā ar Jēzus, klausījies viņa mācībā un sarunājies ar viņu. Tu biji arī klātesošs baisajiem notikumiem. Tu visu to redzēji, gan netaisnību, gan nodevību, apsmieklu, ciešanu un nāvi. Kāpēc? Tu neticēji saviem ticības brāļiem, kas tev sacīja: mēs Jēzu satikām. Kāpēc neticēji viņiem un neusticējies? Tu tak redzēji, ka viņi priecājās. Kur palika tava ticība, un tu kļuvi neticīgs? Varbūt palika augstprātīgs, iedomīgs, aizvainots. Ak, Tom, varbūt tev bija grūti būt bēdās, šaubās un neziņās jau veselu nedēļu. Varbūt tu esi notikumu satriekts, jo tavs labais skolotājs ir miris. Un tu esi palicis neziņā un bailēs, nesaprašanā un aizvainots, kritis izmisumā un atstāts. Kāpēc tu vairs netici? Šādi mēs varētu domāt, kad skatāmies uz Tomu un viņa rīcību. Un tam seko mūsu nesaprašana, nosodījums un varbūt arī pat pārmetums. Mums bieži patīk veidot savus pieņēmumus par cilvēkiem. Kā tad tā? Bija kopā, redzēja, dzirdēja un netic. Bet vai Toms bija neticīgs? Arī pārējie mācekļi taču, sastopot sievas, kuras vēstīja par Jēzus augšām celšanos, neticēja tām. Ko mums stāsta evaņģēlijs par Tomu un viņa raksturu iezīmēm? Par Tomu izcelsmi zināms pavisam nedaudz, un par viņa aicinājumu kalpošanā arī. Bet mēs zinām to, ka viņš bija viens no 12 apustuļiem. Iespējams saprast, ka viņš bija ātras dabas, ar ātru izšķiršanos spēju, noteikts. Cilvēks, kurš pārbauda faktus, viņš bija kritisks, varbūt pat nedaudz pesimistisks, taču gatavs līdzdarboties, ziedoties un griboši izzināt patiesību. Toms bija atklāts un vaļsirdīgs, un vienīgi viņam bija drosme atklāt citiem savu nezināšanu un nesaprašanu. Tad varbūt tomēr Toms nebija neticīgs.
Toms nevis netic Jēzum, bet Toms netic Jēzus augšām celšanai. Toms nesaka, es arī Jēzu redzētu, kā jūs, es ticētu. Bet viņš saka, ja es neredzu naglo zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Bet kurš gan no mums negribētu redzēt? Kurš gan no mums neprasītu pierādījumus? Cik mūsu vidū ir tādi, kuri, kad ir trūkums vai bēdas, pieņem to, ko Jēzus mums saka. Tev pietiek ar manu žēlastību. Cik ir tādu, kas bez pierādījumiem tic viņa vārdiem? Visu, ko jūs tēvam lūgsit manā vārdā, viņš jums dos. Ne tikai Toms vien prasa pierādījumus. Toms ir dzīvs, viņš nav ne randams, ne vienaldzīgs. Viņš grib skaidru patiesību un pats to grib arī pārbaudīt. Pēc augšām celšanās Jēzus vairs neatgriezās savā vecajā dzīvē. Pēc lieldienām viss ir mainījies. Vairs nav kā agrāk. Un Jēzus nāk atkal pie mācekļiem, un Toms bija ar viņiem. Un Jēzus sveicina tos, miers ar jums. Jēzus nevaino mācekļus par viņu pamešanu un noliekšanu. Viņš nevaino mācekļus par viņu bailēm, nodevību un neticību. Bet Jēzus dod viņiem savu mieru. Jēzus nenāk vairs kā varens un augsts ķēniņš. Šoreiz Jēzus ir atnācis pie Toma. Viņš nepārprotami lūdz Tomu sev pieskarties. Lielās piekdienas pēdas joprojām ir redzamas un manāmas. Jēzus Tomam nesaka, skaties uz mani, es tas esmu. Bet uzrunā tieši tā, kā Toms bija teicis. Stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos. Jēzus izkaisa visas Toma šaubas. Nē, esi neticīgs, bet esi ticīgs. Toms nekur neliek pirkstus un rokas. Toms ir vienīgais no apustuļiem, kurš atstājis vārdus, kurus līdz tam neviens nebija teicis. Arī neviens no citiem Jēzus mācekļiem, kas bija priecīgi atkal sastapt savu skolotāju. Toms nokrita Jēzu priekšā ceļos un teica: Mans kungs un mans Dievs. Šī ir Toma ticības apliecība. Un šie vārdi satur pārsteigumu, prieku, grēku, nožēlu, ticību un sajūsmu. Toms atkal ir sastapis to, kas viņam bija visdārgākais un visvērtīgākais. Un Jēzus Tomam atbild: tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Kurš gan no mums, tāpat kā Toms, negribētu sastapt dzīvo pestītāju? Dieva izredzētie. Nav šaubu, ka šī rakstu vieta ir uzrakstīta visu patiesi ticīgo iedrošinājumam. Mums, kas nekad neesam Jēzu redzējuši ar savām miesas acīm, tiek dota svētība, par kuru Jēzus runā. Mēs, kas neredzam, tiekam svētīti. Kristīgā ticība ir ticība, kas sevī ietver arī šaubas. Šaubas nav ticības pretstats, drīzāk tas ir tās elements. Mēs to redzam pie Toma.
Jēzus zina arī mūsu šaubas un neticību. Viņš dzird katru mūsu vārdu, katru mūsu sarunu, visas mūsu kļūdas un grēkus. Jēzus mums saka, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu, kas dzird manu balsi un durvi sadara, es ieiešu pie viņa. Jēzus ir gatavs iet vēl tālāk un pats nāk mums pretīm. Vai pamanījāt, ka Jēzus nevienam nemanot nāk caur slēgtām durvīm un nostājās mācekļu vidū? Jēzum ir iespējams ienākt caur mūsu aizslēgtajām durvīm. Tas ir mūsu sirdīm un stiprināt mūsu ticību. Jēzus mums vienmēr ir bezgalīgi tuvu un arī bezgalīgi tālu. Un tikai tad, kad piedzīvojam šos abus, mēs par viņu īsti uzzinām. Viņš apliecina savu klātbūtni vislielākās nenoteiktīgas brīdī. Dievs mīl savu radību un stāv tai līdzās gan dzīvībā, gan pat nāvē. Cik gan daudz to mums ir paveicis ar savām šaubām. Mums gan nav vēl jābaidās un jābūt aiz aizslēgtām durvīm, bet mums patiesība ir jāpārbauda, jo esam tādā laikā, kad baznīcas izšķirošais uzdevums, jeb mūsu laika kristiešu izaicinājums ir patiesības saglabāšana un tās apliecināšana. Tālāk evaņģelists Jānis mums saka, tādiem, kas esam tādi paši kā Toms, kas ticam Jēzum, bet gribam viņu sastapt, viņš saka, bet šīs zīmes ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Šis ir rakstīts mums. Lai kādas laika zīmes kāds rādītu, lai cik brīnumaini liktos kādi atklājumi, lai cik vērtīgi šķistu paša pieredze, ticību un dzīvību, ko nespēja atņemt pat nāve, dod vienīgi šī te grāmata. Tajā ir dots pietiekami. Daudz, ko Jēzus mācekļi vēl varētu vēstīt, bet tas nedod vairāk par šo. Kurš cilvēks gan uzdrīkstētos apšaubīt šos vārdus, ja pats Dievs to ņem vērā? Dievs ievēro to, kas tur sacīts, cik gan vairāk tas būtu jādara mums, cilvēkiem. Ja tur teikts, svētīgi jūs esat, tātad Dievs svētī. Ja tur teikts, neesi neticīgs, bet ticīgs, kādiem mums būtu jābūt? Kas meklē zīmes un pierādījumus kā Toms, tas to saņems, ja lasīs šo grāmatu. Saņems ne tikai patiesību, ka Jēzus ir Kristus, bet pie ticības nācis, dzīvību iegūs viņa vārdā. Neviens cits vārds, lai cik pamatots tas liktos, vienīgi Jēzus Kristus vārds dod dzīvību mums. Mums daudz kas pietrūkst, kad mēs savās bēdās, neziņā, grūtībās un aizvainojumos norobežojamies no ticīgo sadraudzības. Un vairāk tiecamies tad pēc vientulības. Ko mums var dot sadraudzība draudzē un baznīcā, to mums nevar dot vientulība. Kad mums uznāk šīs skumjas
un tās mūs pārņem, mēs bieži mēdzam atkāpties un nesatikties ar cilvēkiem. Bet tieši tad, neskatoties uz mūsu bēdām, mums jāmeklē sadraudzība ar ticības brāļiem un māsām Kristū, jo tādā veidā mēs ātrāk satiksim Jēzu. Kā mācekļi toreiz sapulcējās kopā un sagaida Jēzu, tā arī mēs šodien un ikdievkalpojumu būsim kopā. Lai negadītos tā kā Tomam, kurš nebija ar ticības brāļiem tikai vienu reizi un nonāca tādās šaubās, ka viņa vārds kļuva par sakām vārdu. Neticīgais Toms. Un atcerēsimies divas svarīgākās lietas, kas tieši mums teiktas šīs dienas evaņģēlijā. Augšām celtais Jēzus Kristus, Dieva dēls. Un mēs dzīvību varam iegūt viņa vārdā. Āmen.